Tātad, čau, draugs mīļais, kādu laiku neesat parunājies. Cik es saprotu, tad jums neinteresē ne ūdens moču malis tādas muļķības, jums visiem to kalibru vajag, vai ne? Katrā ziņā, jā, esam atpakaļ un metamies iekšā pilnu jaudu kalibras projektā. Jā, dažādu apstākļu sakritības dēļ, visādu projektu un visādām servis lietām. Diemžēl kalibra atkal vasaras sezona atlikās, bet tagad ir ziemas tumšais, klusais periods, un mēs varam turpināt, lipināt šito mūsu trako projektu, vai ne? Katrā ziņā man ir jāpasaka milzīgi liels, jā, tev šitas patiks, mums jāpasaka milzīgi liels paldies veikalam Technicolor, jā, jo veikals Technicolor mūsu galvenais ģenerāls sponsors un viss jaudīgākais atbalstītājs šobrīd šī pasākumam. Veikals Technicolor nāks mums pretī ar visiem krāsošanas materiāliem, tā lai mēs viņu beigās dabonam tādu Fabergé oliņu, tādu smuku un gludu un baltu varbūt. Kaut kā tā. Un, protams, man jāpasaka visiem lielais paldies jums par pacietību, par atbalstu, par to, ka jūs prasat roli, kad būs kalibra, un par jūsu pacietīgo gaidīšanu. Vēl visiem pārējiem, kas visu šito pasākumu atbalsta, vai ne? Jā. Kas vēl? Tā. Nu, vēl pāris paldies avansā. Nu, lai jau jums tiek, vai ne? Paldies par... Paldies, ka paciešat reklāmas, jā. Nu, diemžēl bez reklāmām, nu, nekādīgi, vai ne? Tā kā jāpasaka paldies visiem atbalstītājiem. Tā, domājam, kam vēl? Reku vēl Mirkai un Roberlo un vēl viss kaut kam. Bet līdz tam vēl tiksim, vai ne? Katrā ziņā, kā jau tu redzi, viss iet uz priekšu lainiem solīšiem, viss bīdās un viss notiek. Kā tu redzēsi arī tālāk nākošajā materiālā, kad beigsies viss šitas garais intro un šitā visu priekšspēle, tad arī tu sapratīsi, kāpēc tas viss notiek tik lēni. Šis ir laikam grūtākais process, sagatavot visu, tā teikt, virsbūvi, lai atkal mums ir metāls, nevis žurka izgrausts sietas, vai ne? Katrā ziņā, jā, tas laikam ir grūtākais pasākums. Pēc tam jau būs daudz foršāk, vai ne, ka to puzlīt varēsim kaut cik likt kopā. Bet katrā ziņā kaut kā mums šitas ir vēl jānovelk, vismaz 2 epizodēs, vai ne? Tā kā esam sakrājuši pietiekoši daudz materiāls, domāju, ka šitā varētu būt kāda stundīgā jau sērija. Katru mazāko sīkumu arī diemžēl nevar iefilmēt, citādi mums būs Titanika garuma katra sērija. Tā kā mēģinam izvilkt kaut kā daudz maz koncentrātu, bet tai pašā laikā es aizmirstu, kas man tālāk jāsaka ir. Tālāk vienkārši laikam pie video, vai ne? Tad viņi skatīties un sekot līdz šitam projektam un jā, mums atkal aizmirst, kas jāsaka. Rauls nav piecēlies vēl, tā kā šis tāds kaut kāds šķībais intro, bet doma jau gan jau tu saprat, vai ne? Lai pie video un es eju brauc vispār pakaļ Dodge motoru blokam, tā kā gaida arī Dodge epizode, vai ne? Jā, tāds mazais tīzerīts, lai tev ieinteresētu, vai ne? Visā šitai kanālā. Jā, čau! Un, nu čau, ir pienācis laiks arī beidzot YouTubei, vai ne, parādīt un turpināt kalibras projektu. Noteikti pateikšu tev lielu paldies par pacietību. Jā, šī vasara bija ļoti spraiga, bet, nu nekas, turpinam darboties. Nekas jau nav nokavēts, vai ne? Bet pirms mēs turpinam darboties un gatavot jauno virsbūvu mūsu projektam, tev ir fantastiski un ļoti ekskluzīva iespēja un unikāla tikt pie gabaliņa no šī projekta un tādā veidā var arī atbalstīt šo projektu. Jā, tā kā mēs pilnībā nomainīsim virsbūvi šitam vērķim, tad līdz ar to šī virsbūve paliek pāri, vai ne? Un ko tad mēs viņu darīsim? Un radās ideja tev tikt pie gabaliņa no šī projekta. Kā tas izskatās? Nu, tas izskatās šādi. Esam uztaisījuši grafisku dizainu. Šādu ierāmējuši 3D rāmītī un, kā jau tu redzi, šis kvadrātiņš vēl ir tukšs, vai ne? Bet, kur katru brīdi sāksim zāģēt pa maziem gabaliņiem kopā šito visu pasākumu, tādā veidā tu varēsi tikt pie gabaliņa no šī projekta. Katrs gabaliņš noteikti ir unikāls, pilns ar enerģiju, emocijām, pārdzīvojumiem un tā tālāk. Un, protams, katrs šis suvenīriņš tiks parakstīts ar manu parakstu. Turklāt nevis ar vienkārši pildspalvu, bet ar spalvu un tinti, tādā veidā piešķirot tam visam vēl tādu ļoti, ļoti īpašu tā teikt, pieskārienu, vai ne? Tā kā, jā, aizēj noteikti iečiko shop.rolls.lv, tiec pie sava unikālā gabaliņa, bet mēs turpinam darboties.
uztaisīt arī kaut kādu balss ziņu un skaņu šitam visam, ko mēs te nodarbojamies. Līdz ar to pagabaliņām jaucam visu nost. Šajā gadījumā viņiem lēmumu šo daļu izgriezt laukā. Nu, kā jau tu redzēji, visa buņša, teiksim, tika smuki nosmilšota, bet, kā tu redzēji, metāla salaiduma vietās ir diezgan spēcīga korozija. Nu, arī šeit viss ir pārkorodējis, jau nestoties to, ka nogruntāts līdz ar to. Jā, pa bišķim un pa maziem gabaliņiem ņemam nost viss, kas ir aizdomīgs. Nu, tā doma ir sekojoša. Nu, uztaisīt visu tā maksimāli pa smuko un bez nekādām rūsiņām, nevis tikai kaut kas aizlīmēts, aizsmērēts un nopūsts, lai smuki, bet tā, ka tiešām, lai visi smuki. Nu, tā kaut kā līdz ar to, jā, 4x4 buņģi atšķirās ar to. Nu, starp citu, ja runājam par divām kalibrām, tad 4x4 buņģi atšķirās ar to, kad šeit ir tāds izvirzījums, kur nāk pa lielam izpūtējs. Ar to atšķirās, nu, galvenokārt šī daļa 4x4 virsbūvē. Līdz ar to ir kaut kādi pāris donori, te apkārt visādi korpusi mētājās. Šobrīd viena 4x4 buņģa mums stāv šeit stūrītī nomesta un gaida beidzot savukārt viņai pieķersies. Tādēļ arī viņš šeit galā Nu, līdz ar to, nestoties to, ka šī virsbūve diezgan sarūsējusi, tad konkrēti šī daļa, kas mums ir nepieciešama, nu, izskatās, ka tikai virspusēji aprūsējas. Līdz ar to šito daļu ņemsim ārā, smuki notīrīsim no visām pusītēm un mētināsim iekšā mūsu jaunajā virsbūvē. Nu, tāds apmēram process. Pa gabaliņam skatāmies, kas ir, tā teikt, sarūsējis un beigts. Nu, tādā veidā mums apkārt šeit mētājās 3 kalibrs virsbūves kopā. Līdz ar to skatāmies, kura daļa, kurai būs vislabākā. To arī zāģēsim ārā un tādā veidā kopā saliksim vienu maksimāli perfektu virsbūvīti. Nu, tā kā. Nu jā, tas tāds mazais updates un skaņas celiņš par to, kas šeit notiek. Vispār neliela korekcija. Mums kopā šobrīd ir 4 liekas kalibrs virsbūves, lai saliktu vienu. Tas bija ļoti svarīga informācija, vai ne? Jā, jo 4 tomēr ir labāk nekā 3. Rokam ārā, tā teikt, zeltu no grūžiem. Cerēts, bet jā, tomēr esam beidzot dabūjuši mūsu gabaliņu. Un sāksim sadalīt un sagatavot metināšanai. All the things you think is wrong with you is just a doorway to the discovery of your strength. Un ko? Beidzot, kaut kas notiek, kaut kas, tā teikt, metinās un lāpās, vai ne? Atpūtinot rokas, bišķiņ padarbosimies arī muļķībām. Nevis tikai ar to, ko vajag, bet ar to, ko gribās, vai ne? Līdz ar to. Nu, kā tu redz, mums ir kaut kādas aizmugurējās lampas. Jā, šitāds viņas kādreiz bija. Viņas gan tika ieliktas bagijā. Opelītim tiks aizmugurējās lampas tikts jaunas, bet, nu, pa lielam tādas pašas. Ja tu ievēroji, kā ir mūsu pirmatnējiem projektam kādas lampas, tad, jā, mums ir šitādas, tā teikt, Hellas lampas ieliktas. Un arī jaunajai virsbūvei uztaisīsim tieši tādas pašas, tikai bišķi smukāku, ne? Tā kā, jā, uztaisim nedaudz kvalitatīvāk. Varētu, protams, izgriezt šito visu ārā un iemetināt iekšā tur. Bet tas jau nebūtu tik interesanti, vai ne? Līdz ar to, jā, uztaisīsim jaunas čaulas mūsu jaunajai virsbūvei. Un kā tas notiks? Nu, tas notiks atkal pielietojot nedaudz rokdarbus. Līdz ar to piemeklēt metālu trubu. Jā, principā ideālā diametrā, tā kā mums ir iepriekšējās čaulas. Līdz ar to no šitā visa mums ir kaut kas kopā jāizveido, vai ne?
Tā, lai būtu smuki, kur ieskrūvēt jaunos lukturīšus. Sākam darboties. Nedaudz pacīnoties ar mūsu improvizēto virpu, esam tikuši pie ļoti skaistiem, smukiem, apaļiem diskiem. Līdz ar to šobrīd urpsim, tā teikt, arī spuldzītē vietu. Kaut kā tā. Un gala rezultātā arī esam tikuši pie skaistiem, apaļiem diskiem. Jā, to droši vien varēja izdarīt daudz vienkāršāk, aizsūtīt džekiem, kas uz CNC to izgriež, bet tas jau nebūtu tik vienkārši, vai ne? Galvenais šajā gadījumā ir darba process, darba rezultāts, kurš mums ir. Nu tā kaut kā, tā kā griežam augšā cilindru pa gabaliņiem un sākam prātīgi veidot. Jā, mūsu aizmugurējās, nezinu kā teikt, cokols. Ierakst komentārā, kā sauc lampai kaut kā turētāji. Gilza, cokols, kā vēl var pateikt, caurums, urbums, puvums. Labi, ir katrā ziņā. Nav ko tu daudz buldēt, jāsāk darboties. Un tad, kad tā bišķiņa paslīpē un pacenšās, tas gala rezultāts apmēram ir šitāds. Nu, gala rezultātu sagatavoja, lai turpinātu metināt, vai ne? Un tad jau tiksim pie gala rezultātu. Tā kā, jā, gradzens visus esam ataukojuši, sagatavojuši metināšanai, saslīpējuši. Kaut kā tā. Un tagad tā patīkamākā daļa. Pasētēt smuku un pametināt, vai ne? Jā, mētamies virsū. Tu šito visu redz visticamāk timelaksā un tev tur ātri skrien bildīt, cik man uztaisīšu arī tev kaut kādu video ar balsi. Jā, kamēr mēs te prātīgi svētdienas naktī metinam, tikmēr arī citreiz paveicās un reizi var trāpīt arī, ka Rols ieslēdz TikTok un pastīties šito visu laivā. Tā kā noteikti piesako arī manam TikTok kontam, ne? Rols Workshop un pasties un iebliedz super... Pagas, sodīts! Uzbliedz vēl viens superspējas, šis iespējams, kad ietrāpīsies YouTube kādreiz. Tā kā jā, nu tā kaut kā, tā kā jaunākais updates par kalibru, iespējams, aizgājis superspējas, tā kā tā mēs te citreiz izklēdējamies. Nu kaut kā tā, labi, likšu tev apakaļ uz timelapse un, nu kaut kā tā, vai ne, būs man tev ko pastāstīt, es tev pastāstīšu, bet īstenībā, jā, katrā ziņā, kamēr es tev ieslēdzis, ko mēs te darām prātīgi, reku, metinam augšā čaulas, reku, mums ir viens arī, tā teikt, gala rezultāts un gala produkts, kāds viss izstāst, ka tas tiek apslīpēts. Nu tā kaut kā, nu perfekt, vai ne? Ko tu saki par šito foršu, vai ne? Nu, un kamēr mēs te prātīgi metinam, tā teikt, sēžas, aizmugurējiem lukturiem, kaut kur mums šitos riņķis vajadzēs arī piemetināt, vai ne? Līdz ar to bija noliktavā, dabūja aizmugurējā bumper, lukturs, stiprinājums un jāsāk mums būs veidot šeit metāla plāksne, nu, kuru metināsim iekšā, un pēc tam varēsim iemetināt sēžas mūsu lukturiem. Sākam darboties, vai pareizāk sakot, turpinam darboties. Visu laiku, katru vakaru te turpina darboties no jauna atkal. Tā kaut kā. Jā, protams, kā tu saproti, šis viss netiek filmēts vienā dienā, vienā vakarā, tā kā paralēli visādiem citiem darbiem un darba pienākumiem. Līdz ar to katru dienu pa bišķim no jauna metamies virs opelītiem. Jā. Un, nu ko, neliels updates. Jā, visi esam jau smuki sametinājuši, daļu jau apslīpējuši. Šitāds arī ir mūsu vēlamais gala rezultāts šobrīd. Nu tā kaut kā, tā kā slīpējam, pucējam, lai dabūtu maksimāli perfektu gala rezultātu. Protams, to neviens iekšā mašīnā neredzēs, bet gribās tā priekš sevīm un tā ritīgi pa smuko. Tāpēc arī, jā, tā teikt, pieduramies visādiem sīkumiem un, jā. Nu jā, sākam slīpēt.
Kamera. Šajā telpā prātīgi gatavojam lukturiem, tā teikt, stiprinājums. Tikmēr otrā telpā un galvenajā darba boksā ar mums viss notiek. Jā, katru sīkumu gan ir grūti iefilmēt un tev parādīt, bet ko es te paspēju izdarīt? Paspēju uztaisīt ļoti nopietnu rasējumu. Un šajā gadījumā jau tika piegatavota aizmugurējā plāksne, kur mēs tās visas sējušas arī metināsim. Tā kaut kā mēram, darbojamies un, jā, starp citu, kas šeit fonā notiek. Fonā kamera tiek gatavot, tā teikt, jaunā virsbūve. Prātīgi jaucam arī ārā mūsu sākotnējo projektu. Kā šobrīd nedaudz aizņēmāmies arī priekšējo vējstiklu, lai jā, kaut kā dabūtu ikdienas kalibrēju apskati. Tā kā šobrīd izņēmām jau priekšējo stiklu mūsu, tā teikt, liekajai virsbūvē. Un, jā, šobrīd stikls ir izņemts. Un pagaidām ielīmēsim viņu, tā teikt, daily kalibrē. Jā, pilns boks ar visādiem opeļiem. Nu, tā kā mūsu virsbūvē sūtīsim pilnīgi jaunu stiklu, liksim iekšā, tad līdz ar to nedaudz maksimāli izmantosim, tā teikt, jā, vecās rezerves daļas, nu gluži, laikam ne vecās, jo arī šis stikls tika pilnīgi jauns ielikts. Bet tomēr viņš jau vienreiz bija ielīmēts, tāpēc viņš vairs nav pilnīgi jauns, vai ne? Tā kā mēs savu projektu būvējam pilnīgi no nulītes, tad arī stikls būs pilnīgi jauns. Tā kaut kā. Jā. Likšu tev tagad apakaļ uz kāta un turpināsim būvēt aizmugurējos lukturus. Un starp citu, aizkadrā, jā, bija arī uz vecajiem boksiem aizbraucis, kur glabājās vēl viena kalibrs virsbūve. Nu jā, tev gan līdz nepaņēma, bet vakar bija aizbraucis uz veciem boksiem un aizņēmāmies gabaliņu no mūsu vēl viens virsbūves. Tā kā jau mēs redzam, šī virsbūvē, nu, šitas viss ir spēcīgā sietā, tāpēc, jā, piemeklējām vienu operīti, kuram aizmuguri ir, es teiktu, kad praktiski ideālā stāvoklī. Tā kaut kā liekam to puzli kopā. No 6 virsbūvēm saliksim vienu maksimāli perfektā stāvoklī. Nu, laiks ir arī kaut kādu skaņas celiņu bišķiņu uztaisīt, ne? Citās tev tikai bildīt un kaut kādu mūziciņu, kamēr timelapse iet, vai ne? Katrā ziņā, ko mēs te daram, kā jau tu redzi, aizmugurēju plāksni esam iemetinājuši. Esam arī saglābuši šo daļu, kas bija pilnīgākā krabī. Un kaut kur viņi arī mētājās. Jā, šīs moments ir izgriezts laukā. Un, jā, viena daļa no aizmugurītes ir iemetināta jauna. Sameklējām no visām bunžām pašu labāko detaļu. Un tā jau ir iemetināta. Pats grūtākais, jā, es teiktu, pats grūtākais bija dabūt precīzi lukturu vietu, tur, kur viņi ir šobrīd, pa lielam. Un, jā, ko darīsim tagad? Nu, tagad novārīsim, tā teikt, pilnās šuves. Jā, te nav nekāda punktošana, te viss tā pa smuko, vai ne? Jo pretējā gadījumā tu kaut ko sapunkto un piešpaktelē un nomaskē ar špakteli, tāpatās špakteli kā švāme, lai to visu cauri, tāpēc gribās uztaisīt tā, nu tā priekš sevīm un tā pa smuko. Tā kā, jā, diezgan laikietilpīgs process, turpinam darboties. Saņemies, draudziņi, tev vēl liels darbiņš priekšā. Starp citu,
jā, kamēr es te uztaisīju mazo pauzīti, sagatavoju arī pusautomātam jaunu smuku galu, saliku jaunu dīzi. Un, jā, starp citu, ja gadījumā kāds baigi interesējās par to, kas ir tas baltais, nu tas ir tāds, redzi, keramisks pūšams līdzeklis. Līdz ar to ir pa vecai modē, nu, lai, teiksim, kaut kāda šlaga neliptu klāt un rupi sakot, neaizsērētu, es gribēju īstenībā rupi teikt, neaizdirstos dīzi, bet jā, lai neaizsērētu mums gals un nebūtu kaut kāds izsavienojums, kādreiz lietoju šī tādu antispatter spreju, nu tā teikt, lai tas, kas metināšanas procesā kaut kāds dzirkstels atlec un lai nesalīp tas viss, tad šobrīd šis ir daudz labāks moments, jā. Šis pūšamais gan nav lēts, neatceros cik, bet nu, kaut kur zem 30 eiro maksāja, bet jā, tāds keramika coating cap šobrīd es pārbaudīju un ļoti labi darbojās, tā kā, nu, tāds maziņš updates par nedaudz arī par inventāru, vai ne? Katrā ziņā, kamēr prātīgi lipinām kopā opelīti, baigi forši, kad ir, kur paņemt rezerves daļas, vai ne? Es atbraucu uz vecajām telpām vēl. Un tā kā mums te bišķiņ, kā sacīt, jāsaka, kalibrs netrūkst. Tad, kad mums vajag kaut ko izgriezt, paskatāmies krājumos. Un, jā, katrā ziņā, kā tu redzi, šitam opelim šī daļa, teiksim, aizvarījās kabatas ir ļoti labā stāvoklī. Nu, arī šis panelīts mums ir ļoti skaists, tikai ar virspusē rūsiņu. Jā, šis mums ļoti labi noder kā... Šis mums ļoti labi vienkārši noder, vai ne? Katrā ziņā, kā jau tu redzi, aizmuguri šeit ir izzāģēta. Un aizmuguri mēs jau metinām iekšā. Jā, arī tā teikt, rezervas riteņa vieta šīm opelītiem ir diezgan labā stāvoklī. Jā. Bišķiņ aizņemsimies pāris paneļus. Un, nu, kā kāds kādreiz teica, nu kaut kā tā, jā, būsim ļoti veiksmīgi iepirkušies. Paldies tev, draudziņ, kad sapuji tik maz. Jā. Katrā ziņā pateiksim paldies Opelim, par to, ka viņš tik maz ir sapujis un viņš kādam izglāba dzīvību, tā teikt, vai ne? Jā, katrā ziņā donors ir nolasīts un viss varam braukt atpakaļ, darboties. Aiztaisīsim citu veikaliņu, laiku, vai ne? Forši, ka tāds zaničks, kur nolasīties, vai ne? Pilns mēsīts ir ar detaļām un metamies atpakaļ uz darbu. I'm the one that I'ma gamble on, I ramble on, I'm about to get my ramble on, and I'm the one they really couldn't get a handle on. Then when they see they missed the boy, they get a tantrum on, and I know they never thought we would make it. Underdogs, it wouldn't be Gable. Labels gon' ask what we bring, tell them we bringing the table. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. I don't need you, I do it myself. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Take off your shoes, crib brand new. Yeah, I'm about to go in like a damn fool. I'm leaving your mans, them in shambles. You know, light up the wax like a candle. Like me on fire, watch me heat up the track. I took the crown, I ain't giving it back. Unless you got L's on your wish list. Messing with me, you gon' big a statistic. Really? You think you'll get it back? That's silly. I'm about to run the game, no kidding. I'm way too cold, too chilly. Yeah, they ain't wanna hear me, yeah, now they gon' feel me. You did? Look at my team gon' way off. Now we running. Paturpinot procesu ar skaņas celiņu. Un šobrīd izstās šādi mūsu buņģa. Šobrīd jau mēram spārnu pret durvi, jo šobrīd mēs gribam uztaisīt paplatinātu arku, bet nevis kā mūsu iepriekšējam projektam ar stiklu šķiedru, bet jau
no metāla. Nu, šīs bija uzveidots kādreiz no stikla šķiedras. Nu, šajā gadījumā pieņēma lēmumu, kad es gribu uztaisīt šito visu no metāla, nu, kas būs nedaudz varbūt sarežģītāk. Līdz ar to pie viena, lai mēs uztaisītu to maksimāli precīzi, mums vajadzētu arī kaut kāds riteņs aizmugurē uzlikt, jo, kā jau tu redzi, te mums nekā nav, tāpēc uziesim augšā uz noliktavu, paņemsim vienu pilnpiedziņas tiltu, pameklēsim, nu, pie reizes novedīsim lejā no noliktavas un piemērīsim ritenīšu, uztaisīsim arku un pēc tam arī vedīsim smilšo tiltu, lai varētu pēc tam salikt jaunās polībukses, vai ne? Maucam uz noliktavu un palūkosimies pēc kāda tilta. Tā lielam augšā man ir divi, vēl divi pilnpiedziņas tilti, kaut kā viņi īstenībā neatšķirās. Lielos vilcienos pats tilts kā tāds ir vienāds, bet ir pāris nelielas atšķirības, bet katrā ziņā vienu no šiem mēs vilksim tūlīt lejā. Pie reizes noņemsim arī redaktoru. Nu tā kaut kā, to, kas ir šobrīd. Jā, šobrīd uz baltās kalibras arī viens tilts, bet to mēs pietaupīsim rezervei. Šito gribās uztaisīt vēl maksimāli, tā teikt, perfektāk apstrādātu. Aizvedīsim uz smilšu cūklu, nocinkosim, nogruntēsim, nokrāsosim un tā tālāk. Tā kā, jā, nu ko? Mēģināšu kaut kā viņu novilkt lejā. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, yeah. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm building my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. I'm the monster they was looking for, just like the Loch Ness. They think they gon' knock me off the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rugby. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, 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 I'm untouchable, yeah. Feed, fight, foe from, I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jumped the gun. If they go against me, then they done it. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. I don't want it's gonna be the first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. You know I'm about to lock it. I'm the monster they was looking for, just like the Loch Ness. They think they gon' knock me off the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rugby. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, 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 I'm untouchable, yeah. Feed, fight, foe from, I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jumped the gun. If they go against me, then they done it. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. I don't want it's gonna be the first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. You know I'm about to lock it. I'm the monster they was looking for, just like the Loch Ness. They think they gon' knock me off the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket cockpit. In other words, nu ko, jāieraksta arī tev kaut kāds bišķiņ balss celiņš, vai ne? Citādi tu no malas liekas, kad kaut kas tur metinās, kaut kas slīpējās, kaut kas ņemās nosliekās, atkal virs un iespējams, ka vispār nesaprot, kas šeit notiek, vai ne? Bet katrā ziņā iziesim mazā ekskursijā, apstāstīšu apmēram, kas šeit ir izdarīts un kas šeit notiek. Nu, šitā tas izstāsts, ja mēs apējam 360 grādu leņķī. Jā. Nu, tas izskatās kaut kā šitā. Tātad galvenais, ko mēs esam uzmocījuši, tātad jā, ir lukturu vietas. Galvenokārt, nu, tur vēl ir daudz, kas viss kaut kas jāslīpē un jāpiedzem precīzi līmenī, bet galvenais, ko vajadzēja izdarīt, tātad uztaisīt visas lukturu vietas precīzi līmenī. Pirmkārt šī tā līmenī, nākošais ar vienādām atstarpēm, nākošais precīzi līdz ar bagažnieku vāku, un šajā gadījumā šis bagažnieku vāks ir šķīps no mūsu iepriekšējā projekta, tāpēc arī šobrīd tu redzi šeit centimetra liela atstarpe, bet mēs liksim virsū oriģinālo vāku, kas ir precīzs kā no ražotāja, līdz ar to šis, vai ne?
Labi, iespējams, ka nu jau tu saputrojies, vispār nesaprot, kas šeit notiek, vai ne? Bet skaidrs ir tas, ka viss šis pasākums diezgan lēns un laikietilpīgs ir, tāpēc, lai tu uztaisītu maksimāli precīzi, lai nebūtu nekādas milzīgās čupas ar špahteli jāliek un tā tālāk. Nu, tas viens moments. Tāpēc arī gribēju baigt to buņšu pārtaisīt, jo viss kaut kas uz acis liekas, kad ir ok, bet tai pašā laikā pieliekot līmeņrādi, nu nav viss ok. Katrā ziņā, jā, nākošā grūtākā, viena no grūtākām misijām ir izveidot pūstās arkas. Nu, šajā gadījumā tam mūsu iepriekšējiem projektam arkas tika taisīts pirms aptuveni 8 gadiem, tādā ļoti ātrā stiklšķiedras formā, un arkas tika veidots no stiklšķiedras, un pēc tam uzlipināts, tā teikt, uz metāla. Katrā ziņā, nu šādi tas apmēram izskatās. Tad, kad tas bija kaut cik pabeigts, šī ir stiklšķiedra, šis ir metāls. Un tādā veidā viņš tika salīmēts kopā. Bija ok, varēja arī šādā izpildījumā to visu taisīt, bet es gribēju, lai man ir no metāla. Līdz ar to izvēlos grūtāko ceļu, nu tā teikt, uz improvizētas formas to visu uzmetināt. Šitāds izstāsts šobrīd. Arī šis šobrīd ir nepabeigts pasākums, kur ir grūtākais moments. Uztaisīt kaut ko taisnu pret kaut ko apaļu. Tad līdz ar to es gribēju pilnīgi taisnu malu šeit, lai viņi ir šitā taisna un lai viņi ir šitā taisna un visādi citādi, lai ir taisna. Bet tai pašā laikā, kas mums nav taisns, un arī šī vieta es gribēju, lai maksimāli vienādā leņķī. Nu, es ceru, ka tu saprati mēram to domu. Bet kas mums nav taisns? Taisns nav pats, nu, teiksim, korpus vai buņģa. Līdz ar to, kā tu redzi, mums ir buņģa gan šitā ovāla apaļa, gan arī šitā ovāla apaļa. Līdz ar to, jā, diezgan dabūju tā teikt pacīnīties, lai to visu saaudzētu kopā, lai viņš ir tāds, kā es viņu gribu. Šeit kāpēc ir varbūt disks? Tāpēc, lai ir, nu jā, uzlikts ir šobrīd tilts, tā teikt, pieķerts uz pāris skrūvītēm tā, lai mēs saprotam, kur būs riteņi, un tā, lai mēs abas divas puses uztaisītu maksimāli precīzi ar visu šito pasākumu apaļa. Nu, man liekas, es nezinu, kā tev vienkāršāk to izskaidrot, bet katrā ziņā, es nezinu, cik daudz tu saprat, bet es ceru, ka vismaz nedaudz tu saprat no tā, kas šeit notiek. Nu tā kaut kā. Un tad, protams, idejiski ir tas, ka, ja mēs metinam salīdzinoši plānu metālu, nu šajā gadījumā tas ir 1,5 mm, nu kas vairs nav varbūt plāns, bet metināšanas procesā metālam patīk ļoti rauties, tāpēc tas ir jādara ļoti prātīgi, lai nepārsildītu metālu, bet neatkarīgi no tā, ka mēs viņu metinam periodiski pa punktiņiem, vienalga metāls uzsilst un viņam patīk deformēties. Tāpēc arī ir laikietilpīgs process un, teiksim, kaut kādā mirklī arī šeit gribās viņu uztaisīt maksimāli precīzi to formu, kā piemēram šeit mums joprojām nedaudz ir savērpies metāls, līdz ar to mums šeit pietrūkst bišķiņi. Ko mēs darām? Mēs audzējam klāt metālu, atkārtošu vēlreiz, šito, protams, varētu ar špahteli uzvilkt. Un kaut kāds procentiņš arī būs jāuzvilkt, teiksim, špahteli kontūru, bet gribās maksimāli samazināt visu to pasākumu. Tā kā varbūt izstāst šobrīd to šausmīgi neglīdz šeit viss pasākums, bet šis viss pasākums tiks audzēts klāt, cik tas ir nepieciešams un slīpēts nostāt, lai maksimāli apakšā mums būtu pēc iespējas precīzāka metāla konstrukcija. Nu tā kaut kā. Nu šis šajā gadījumā ir šablons ārējai kontūrai. Tādā veidā mēs viņu smuki varēsim arī piedzīt, tā teikt, pēc šablona. Nu tas tāds neliels un garš updates par notiekošo. Jā, atpakoju arī mūsu jauno Mirkas slīpmašīnīti. Sapcīt, jā, uzreiz reklāmas laiks veikalam Technicolor un šautauts Mirkai par šitām foršajām mantiņām. Tā kā, jā, elektriskās slīpmašīnītes. Nu, fantastiski strādā, vienkārši fantastiski klusi, precīzi un vienkārši patīkam paņemt rokās un strādāt. Tā kā līdz ar to, jā, šis mums ideāli noderēs, lai uzveidotu, teiksim, taisnu kontūru. Taisnu un apaļu vienlaicīgi, vai ne? Jā, nu ko lai tev vēl pastāst? Nu, tik tālu mēs esam tikuši. Viens no
gandrīz grūtākajiem momentiem būs izdarīts. Jā, neskatoties uz to, ka mums ir ļoti daudz ko mēģināt vēl. Jā, kā pieņemsim, ka tur ir visādi cauri. Jā, šajā gadījumā pieņem lēmumu izdarīt nevis liederīgo, bet patīkamo. Tā teikt, ja sākumā izdarīsim to, kas patīk, pēc tam to, ko vajag, vai ne? Nu, šis ir tieši tāds stāsts, vai ne? Sākumā uzveidojam lukturvietas jaunās, paplatinātās arkas, nu, un pēc tam darīsim to, ko vajag. Nu, šeit jau es aizmetināju ciet, šeit bija arī gabaliņš izrūsējis. Jā, līdz ar to šeit ir arī jauns gabaliņš. Jā, pielāgojām bumperi pēc jaunās formas. Tā kā viss šeit ir, tā teikt, kā sacīt, jāsaka, no rokas taisīts un custom made, līdz ar to arī šis bumpers tika pielāgots pie mūsu iepriekšējās formas. Un šobrīd, kas nebija, protams, tik precīzi, kā es gribu uztaisīt viņu tagad. Līdz ar to sapratām to, ka šeit ir liekas materiāls, šito ņemam nost, tagad mēs no iekšpuses viņu audzēsim ciet ar stikla šķiedru un uztaisīsim tā, kā mums vajag. Tieši arī šeit tāds pats stāsts, vai ne? Kā tu redzi, šeit joprojām ir liekas materiāls, tā kontūra nav precīzi noslīpēta. Nu, šī ir tāda sākuma stadija, bet ļoti labi sagatava, kur nepieciešams pieaudzēsim klāt materiālu, kur nepieciešams noslīpēsim. Nu tā kaut kā grūtākais moments bija dabūt viņu to ārku tādu, lai viņš nesavērp man šausmīgi šito virsbūvu. Šeit nedaudz ir buktīta uzradusies, daļu dabujām laukā, bet ar spoteri izvilksim ārā, cik tas nepieciešams. Nu tā kaut kā. Šitā apmēram tas mums izskatās. Jā, tagad, ko mēs darīsim tagad? Tagad mēs noņemsim nost bumperi. Es sapratu to, ka man šeit ir jāuzaudzē nedaudz uz augšu materiāls. Gan šajā pusē, ka šeit jau ir sagatavots un saslīpāts. Un arī šajā pusē mums pietrūkst materiāls. Kā jau tu redzi, mēs šobrīd pēc formas taisīsim, nu, aptuveni tas izstāst šitā, vai ne? Kaut kādi 2-3 mm virs mūsu formas iet metāls. Un šeit jau mums ir pa maz materiāls. Līdz ar to šeit nedaudz jāpieaudzē būs. Jāpieaudzē, teiksim, jā, tāpat kā šitā mums vajadzētu dabūt arī šeit. Šitā mēs pieaudzēsim ar stikla šķiedru. Mēģinu tev ļoti ātri, īsā laikā maksimāli izstāstīt, ko es te daru. Tā kā es ļoti ceru, ka tu kaut ko saprati no šitā viss. Bet skaidrs ir tas, ka tas viss ir diezgan laika ietilpīgs process. Tas neiet tik ātri, cik gribētos. Un iespējams, jā, tev varbūt sanāk šī sērija kaut kādu pusstundu gara. Liksies, ka nekas nav izdarīts, bet tajā pašā laikā izdarīts ir ļoti daudz. Un arī katru kustību un katru momentu arī nevar tev iefilmēt. Visticamāk, tev būs garlaicīgi, vai ne? Tāpēc, jā, lielos vilcienos apmēram tu kaut ko redzi, kaut ko saproti. Bet galvenais jums ir rezultāts, vai ne? Nevis dara process. Nu tā kaut kā, bet kaut kāds aprises vismaz jau veidojās. Jā. Nu, tagad ņemsim bumperi un paspēlēsimies bišķi ar stikla šķiedru, vai ne? Jā. Un, jā, ko tu varbūt neredzēji, uztaisījām jau stiprinājumus. Teiksim, gribēju uztaisīt, kā kādreiz senos laikos tāds racing stiprinājumu. Arī šeit viņi būs, vai ne? Tātad bumpers tiks uzkabināts uz stiprinājumiem, ātrās fiksācijas un jā, un šeit ir smuki uztaisīts kronšteins, gan arī otrā pusē. Nu, tas ir arī tas, ko tu redzēji. Nu, paralēli tas sekots līdzi, lai netiek šausmīgi izbīdīts bumpers. Tātad atzīmes ir gan uz virsbūves, gan uz bumperu. Šajā gadījumā arī šīs moments tika uztaisīts ar, tā teikt, jā, lāzeru precizitāti. Jā, diezgan daudz šoreiz sanāca lāzeru izmantot. Tā, lai tas viss ir maksimāli precīzi, nevis tikai uz aci kaut kā. Nu, pie tā arī pieturēsimies un turpinam darboties, vai ne? Tagad es tev likšu apakaļ uz kāta un turpini skatīties.
Turpinām citīgi darboties, kā jau visu laiku, vai ne? Jā, kamēr mums acu augstumā ir šāds defekts, jā. Paralēli, kamēr būvējam markas, moldingus taisam ciet, ieraudzījām kaut ko šādu, vai ne? Šitā tas, mēram, izskatās. Vajadzētu kaut kādu rezervas gabaliņu piemeklēt, vai ne? Pastīsimies, kurš mums upuris ir tuvāk rokai, aiziesim, izzāģēsim kaut kādu labāko gabaliņu no visām 5 bunčām, kas apkārt mētājās, skatāmies, kurai konkrētais gabaliņš ir labāks, no tās arī kaut ko griežam nost, tā kā ejam tā teikt pastaigāties ar fleksi. Nu, es teiktu, ka no šitā kaut ko varētu paņemt, vai ne? Katrā ziņā. Nu, forši, ne? Izraksim ārā kaut kādu. Kaut kādu gabaliņu. Nu ko, izskatās, ka šeit šī konkrētā vieta ir daudz labākā stāvoklī nekā mums, tāpēc perfekts gabaliņš. Apakšā mēs visu pārmetināsim, mums interesē šobrīd tikai šī vietiņa. Griežam laukā. Bišķi silts. Nu, re, perfekti. Kāds izstāsta, kad ir kaut ko pat smuku apstrādājis ar kaut kādu vasku. Nu, labi, nesagriezīsim pirksts. Saņemies. Nu, nepretojies. Perfekti, vajadzētu sajiet. Nu ko, draudziņi? Līdz nākamajai reizē, vai ne? Tā teikt, līdz nākamajam gabaliņam. Tā nu mēs te kopā jau pa visām salasīsim vienu tādu solīdo, vai ne, buņģu? Un, jā, nu, esam noņemamos paneļus atkal noņēmuši nost. Jā, atgriežoties pie tā paša teiciena, jā, sākumā izdarījām to, ko gribās, un tagad izdarīsim to, ko tiešām arī vajag, vai ne? Tā kā līdz ar to viss ir izjaukts, arī aizmugures tilts ir atkal noņemts. Kāpēc? Nu, tādēļ, ka mums vajadzētu beidzot tikt galā ar šo problēmu. Nu, nezinu, cik daudz to labu kamerā redz, bet nu, šeit tā situācija izstās diezgan drausmīga, vai ne? Bet viss jau nav nemaz tik ļauni, tad, kad visu to sāpi nogriež nost. Līdz ar to, tad šobrīd, ko mēs darīsim šeit, visu šito pasākumu pārtaisīsim, tad šis slieksnis jau ir, tā teikt, izgriezts, viss, kas ir sarūsējis. Nu, nosacīt visu vēl tikai procesā, bet, kad to visu attīra, tas izstās šitā. Līdz ar to slieksnis ir pilnībā attaisīts vaļā. Tātad arī šo daļu, kas ir aizmugurējiem tiltam, nesošā konstrukcija, visu, teiksim, pārmetināsim. Viss būs jauns, arī iekšējās sijas, iekšējās ribas, sauc kā tu gribi, tad smuki varēsim tikt klāt, un šeit uztaisīsim atkal jaunas, tā teikt, ribas slieksnim, vai ne? Nu tā kaut kā, tā kā sāksim ar šito daļu, nu tad jau periodiski griezīsim šeit visu nost nepieciešamo un pārmetināsim, veidosim arī konstrukciju šeit. Katrā ziņā es nezinu, cik tu daudz no visu šitā saprat, bet katrā ziņā tu saprat to, ka te ir daudz ko darīt, vai ne vēl? Bet jā, tā kā cītīgi turpinam darboties, jā, katru tā teikt solīti būs tev grūti, tā teikt, izstāstīt un parādīt un turpinam darboties, vai ne? Citādi mums būs kaut kāda 100 kalibras sērijas jālaiž, ja mēs katru solīti filmēsim. Šitā tas apmēram izskatās. Darīt vēl ir
daudz ko. Turpinām darboties. Un katrā ziņā, kamēr mēs te gatavojamies naktsmaiņai, te mums brauc viesis pa lielam. Viņš pat nezina. Viņš pat īstenībā nezina, kad kamera ir jau ieslēgta, bet viņa jau ir ieslēgta. Tā kā, čau. Čau. Aiziet jau kaut kādām dāvanām, ne? Jā, pagad dāvanas, jā. Īstenībā viņš šito nebija gatavs. Jā, tāpēc, ka mēs sarunājam, zikā, Raita atbrauc ciemos, mums te bišķi kaut kāda reklāmiņa tev jāiefilmē, un es teicu, zikā, atbrauks, sākumā mēs sarunāsim kaut kādu scenāriju, pēc tam augsim, bet šis ir ritīgs svaigs materiāls. Zin kā, zinot tevi un zinot visādas izdarības, es jau biju gatavs uz to. Katrā ziņā, manī tā kā bišķi bitēm neko nevar zināt. Bet tik tālu mēs esam tikuši. Īstenībā viņš daudz labāk izstāsta, ka jau salikts ar bumperiem. Bet tas process ir apmēram šitāds. Viss tiek griezts ārā tā, lai man būtu rūsas procents zem pusprocenta. Tik cik varbūt šite kaut kur starp locīto bleķi sanāk. Bet ideja ir sekojoša. Jā, starp citu, kā jau es te visiem paskaidroju, sākumā mēs darām to, ko gribās, un pēc tam to, ko vajag. Tad šajā gadījumā, ko mēs esam sadarījuši, augšā aizmetinājām moldingus ciet, uztaisījām paplatinātās arkas, šitos moldingus aiztaisījām ciet, visas luktuļu čaulus uztaisījām, līdz ar to, jā, un šobrīd ir jādara tas, ko vajag. Jā, kā pieņemsim, slieksnīši, visi jāpārbūvē un tā tālāk. Bet katrā ziņā ir tā, ka es drīz būšu ticis tik tālu, cik man vajadzētu kaut kāds māls sākt vilkt virsū. Jā, starp citu, šitam džekam pateicoties, tie, kas atcerās vēl no pagājušā gada, kad šis projekts iesākās, tad jāpasaka milzīgi liels ir Raitim un veikaram Technicolor un vispār Roberlo, man liekas, ne? Mums jāpasaka vēl paldies. Un Mirkai jāpasaka, mums daudziem ir jāpasaka paldies. Reāli jāpasaka paldies, jo tāpēc, ka tie produkti būs daudz un dažādi un izvēlēsimies mēs tos labākos. Raitis mums nāks palīgā, tā teikt, ar materiāliem, lai mēs varētu visu būtu savest kārtībā tā, kā tas ir vajadzīgs. Līdz ar to materiāli būs daudz, dikti un dažādi, bet šajā gadījumā, ko es tev uzreiz gribu nopratināt? Es ritīgi tēlošu muļķi, ķipā es vispār neko no šitā nesaprotu, bet tā, Raiti, kā jau tu redz, mēs esam iztīrījuši slieksnīt, iekšā ir pilnīgs spīdīgs metāliņš. Kā mēs varētu apstrādāt iekšpusīt? Labi ir, es pateikšu priekšā, katrā ziņā tas process jau sekojošs, jebkuras metinātās vietas šobrīd principā ir tā, ka rūs tur nav necik īsti virsū. Lielākais viss ir jau izkalts un apstrādāts. Pirmais, ko mēs darīsim, noteikti epoksīdu gruntu pūtīsim, vai ne? Zin kā, es laikam tomēr vairāk sliektos uz to, ka tā vajadzētu būt skābekļa gruntī, nevis epoksīdu gruntī. Ir tāda industrijā, viņi vairāk izmanto, ir epoksīds, bet ar skābās grunts efektu. Un šeit mēs noteikti liksim no Norflex epoksīdu grunti, bet ar skābās grunts efektu viņi varēs teikt, krāsot virsū, izkrāsot visu. Bet redzi, kur ir problēma? Jo problēma ir tā, ka es vēl metināšu. Tu metinās te vēl, jā. Un daļu nodegs šito daļu vajadzētu, redzi, te ir tā dilema, kur visu laiku mēs saskaramies pie tā, ja mēs tikai epoksīds degs nost, ir Norflexā metināšanas grunti, un pēc būtības vajadzētu tā, ka tur, kur mēs redz, tā, ka tu te esi tīrījis visur, kur nemetināsies, tur vajadzētu izkrāsot tevi jau var izsmērēt ar rotu, tur jau nekas nav jāpūš, jā. Mēs izsmērējam ar to epoksīdu grunti, un tās vietas, kur mēs metinām, izsmērēs ar to skābo grunti, kas ir metināšanas grunts. Ir tāda speciāla metināšanas grunts. Lūk, ar cinka skaidiņām iekšā. Lūk, un tanī momentā, kad tu viņu sametināsi, visu izdarīsi, tad to iekšu varētu pārpūst vēl izpūst vienkārši ar epoksīdu grunti vēl iekšu, tad būs dubultā. Jo jebkurā gadījumā ir doma, ka mēs viņu krāsosim, kamēr viņš ir uz grila, līdz ar to par tehniskajiem visiem dobumiem šitiem mēs varētu pieliet filmu tā, ka viņš tur līst bez mazliet. Tāda ideja. Viņi ir iespēja, tāpat ir tās pašas, grubuļu prīstolas princips, kad mēs to gruntu varam ir izpūst pa iekšu, jo
Tanī momentā, kad pēc tam, lai visas tās mazās poriņas, tās pašas metināšanas poriņas, lai viņas visas saistēsās ciet, un lai tur nekas nenotiek, nekāda procesa. Jo šitas ir tas viss sarežģītākais process, ko tu tur izdarīt tā, lai nenodeg, un mēs ar prātu saprotam, metinot, ka tur nodeg. Ja? Un tad līdz ar to tas labākais risinājums būtu tas, un tie materiāli ir ļoti izturīgi, un tas būtu pareizi. Okay. Notestēsim, jo īstenībā šis arī būtu priekš manīm kaut kas bišķiņ jauns. Starp citu, īstenībā man ir nākošais jautājums. Katrā ziņā skaties, mēs taisīsim tagad, protams, ir arku paplatināta, mēs taisīsim jaunu arku. Šitien būs pliks metāls. Ir kaut kas tāds, ko mēs varētu ne tikai apstrādāt, lai viņš ir pret koroziju forši, jo tur nekāda paspārņa īsti nenāk. Tur nāk pliks bleķis. Un plus vēl, lai ir vibro kaut kāds izolācija. Tad mēs varam, šeit mēs ņemam pūšamo mastiku un izpūšam, izgruntējam. Te, piemēram, tās pašas, kur te tās poriņas viss tās, tev būs jāiztīra ārā, uzvelkam mastiku, un pēc tam vienkārši izpūšam to arku ar mastiku, un pēc tam jau tad var skatīties. Redzi, tanī momentā, kad tā mašīna netiks lietot visticamāk, ka ziemā, bet tikai vasarā, un mēs viņu audzēsim, mīlēsim, mazgāsim un darīsim, tad jau ir savādāk. Tad tā mastika tur arī tāda var palikt. Viņai var uzpūst vasku virsū, un viss, un tāda viņa arī var. Tāda viņa arī ir būt. Jo redzi, te jau tādā momentā arī atgriežoties par tiem sliekšņiem, un visām tām slēgtājiem dobumiem, šī momentā, kad tu viņu būvē jau no rokas, tu ļoti daudz lietas var paredzēt un uztaisīt. Ir pilnīgi pieejami tie korķi, gumijas korķi, viss, kas ir liekam iekšā, un tu tos slieksni var uzveidot gan no iekšpuses, gan no kaut kādiem galiem, kur tu var tikt visur klāt un paredzēt tā, lai tu viņu pirmkārt var tikt klāt, redzēt, kas tur notiek, jo rūpniecības būvētāja mašīnā jau tā problēma ir tāda, ka ļoti bieži mēs netiekam klāt, un tad, kad ir ziep, tad ir ziep, un tad jau mēs redzam tikai sekas. Tur ir ziep, un viss, un tā ir tā lielākā problēma. Jā, ok. Kaut kā tā. Jā, katrā ziņā. Un es domāju, ka pa lielam tajās vietās visur, es domāju, kad ar to Northflex gruntu arī gruntēsim, pārgruntēsim. Tā ideja būs, tā grunta būs līdzīga šai gruntī. Jā, bet viņi būs tas pirmais slānis, tad, kad tu būs visus te sadarījis, sagraizījis, sametinājis, sadarījis, tas grunta būtu tā, kas varētu būt tā noslēdzošā, un tad jau tu varēsi sākt viņu paklēt, būvēt un darīt, jā, jo lai ir tas pamatslānis visam tam pasākumam. No ne? Kaut kā tā. Liekais gudrīts, ne? Starp citā, jā, Raids tā kā, starp citā, visu laiku Raids savā veikliņā močīja viens, bet tagad viņš ir arī dabūjis sev vienu ziķeri. Līdz ar to Raidim tagad ir laika bišķiņā aizbraukt kaut kur pamācīties, atšķirībā no manīm, vai ne? Tā kā īstenībā forši ir, tāpēc es arī gribēju, lai Raids atbrauks pats, nopēc šito visu pasākumu. Un tā kā man ir normāli, ja no bančī materiāli ir, tad pie reizes pats saprot, vai ne, ko mums vajag. Tas tā, rupi sakot. Bet es saku, tā ideja tāda, kad griežam pa gabaliņam ārā, taisnojam locam maksimāli, cenšamies metināt arī pilnās šūs, bet tai pašā laikā grūti ir dabūt viņu tik ideāli, lai nebūtu tie māli jāvalk virsū. Tā kā, diemžēl, tas ir neizbēgami. Te, piemēram, šitās vietas noteikti, kad mēs paklēsim ar... Es sāku jau lietot savu zaļo pa lielam stiklu šķiedru špakteli, bet varbūt, ka tev kaut kas jauns un interesants. Es domāju, kad mēs ņemsim no kara sistēma multisilver špakteli, kura ir šī momentā pierādījusi sev, ka viņi vismazāk sēžās. Viņi labi apstrādājās, labi velkās un mazāk ar viņi ir piedzīvojama tieši šādās te vietās, kur ir... Citādi pārāk kaut kāds statisks kadrs, cik tad ilgi var šitā te nostāvēt un noskatīties. Vai kaut kāds muļķis, vai ritīgi ģīmī ielīst, vai tā līdz, un tad to špakteli. Es domāju, ka to špakteli un tā būs ok. Jā. Jo viņa nesēžās, kas ir pierādījies visādos eksperimentos pat ļoti lielās temperatūrās. Kaut kā tā, jo īstenībā pagaidām es pārliecinājos par alumīniju špakteli. Jā, lietojam pa lielam šobrīd Roberlo alumīniju špakteli. Ja akurāt vai kaut ko bišķiņ biezāk, tad paņem stiklu šķiedru špakteli. Katrā ziņā ieticēs kaut kā jaunu. Tā sistēma špakteli, no tā ražotāja, viņi atļaujās, ļoti... Lūdzu, kamerā, Raid, skaties, cik tu vari tev ar to ausi.
Jā. Viņš joprojām nav pieredzējis, viņš kā atslābis ir. pieredzējis, Nu, jā. protams. Iepriekšējo gadu, kad mēs jau sākām šito projektiņu, tad viņš jau... Es esmu atradis, redzi, un tā ir tā tava problēma, ka tu nebrauc pie manis tik bieži kā agrāk. Jā, tā ir. Kaut kas mums notiek, kaut kas veidojās. Redzi, dāvaniņu. Skatos, jā. Tas ir mirks papīrītis uz ēvelīti. Īstenībā es gan baigo tādu šautautu neuztaisīju vēl un baigi nepaslavēju, man liekas, ekscentris jaunos, bet es abas divas ietestēju ritīgi foršas mantiņas. Šitā ēvelīte priekš ēveles būs... Šitās ir rulējams? Jā, viņš ir rulējams. Reku mēs atgriežamies pie tā papīra. Jā. Reku ir papīrs, kurš ir sadalīts jau mazos kubiciņos, plēšamos. Jā, tu viņu var likt uz mazās ēveles. Šis jau kaut kāds galaktiskais papīrs ir. Galaktiskais, jā. Un viņi ar mazai mašīnītei, lielai mašīnītei un visu. Un šitas tev būs tas, ko tu varēsi rīvēt. Paplēšt, cik vajag un sajiet. Tāpēc arī man vajadzēja, Reku, tagad tu saproti, kāpēc man vajadzēja šito ēveli, kur es baigi vēl nepaspēju pietestēt, bet jā. Jo kādreiz, kad es sāku pirmo mašīnu būvēt, kur stāv vēl tur, tā bunģi, tad es pats uztaisīju tādu milzīgu ēveli, bet jā, tāpēc arī mums ir šitas ten hedžs, kur mēs varam forši novilkt apaļ ar kantaino formu vienlaicīgi. Izmantojot mirkstos sietiņus, bet tev sietiņi ēvelē nav. Tev ir iridium papīrs, bet ir sietiņi, jā. Man bija sietiņš, man liekas. Tad vienkārši sietiņš ļoti ātri atgriežās uz pliku bleķi. Jā. Un līdz ar to pasākumu sietiņas turēs izmantot, kad būs sašpaklēti, sagruntēti. Šito aizskatā visu sarakstīsim, ko mums vajag, bet katrā ziņā drīz būs jāsāk arī sākt formu, beidzot vilkt virsū. Jo īstenībā jau apnicis ir ņemties. Nu, vēl ir ko daudz. Tur vēl viss ir procesā. Visu ārki es uzbūvēju, vispārēju arī nokopēju, bet šobrīd es daru. Es sākumā gribu izdarīt to, ko gribējās. Uztaisīt lampas un tās custom lietiņas pagaidām vienkārši griežam ārā un glābjam oriģinālo pasākumu. Cik tālu tu te līdīsi iekšā? Tur būs līdz galam līdīsim iekšā. Pagaidām mēs visi iztērēju. Tik tālu nebūs nepieciešams. Pagaidām mēs apmēram tur līdīsim iekšā. Tur ir smagāk. Tur ir, it kā, zin kā, vizuāli, tiklīdz tu nogriez visu nost, tur ir tieši tas pats pa lielam. Tagad šajā gadījumā tas tāds... Jā, bet viņu kāds ir sagrauzis. Jā, tur ir normāli, žurķis ir. Kodas. Bet tā... Uzmanieties. Jā. Nevajag atstāt mašīnas vecās garažās. Zālē arī nevajag atstāt citādi dabu iesūc un sevī lēnām. Viņi vienkārši grib apakaļ rūdu dabūt. Tas gan, Drīz mēs skatīsimies mētājās beņķi pa pļavām, jo rūda būs aizgājis apakaļ zemē. Pabeigšu šito visu un būs interesanti. Jo man tā ideja tāda izkalt visu, kas ir aizdomīgs un... Pagaum priekšā? Un neglīts. Tur ir sāpīgs temats vēl. Tas ir viens no sierāja mazāk cauri. Tas ir pats sāpīgākais pagaidām priekš. Nosacīt sāpīgākais. Kāpēc kam tev motoru vajag? Ko viņi jāprasa? Un klausies, un te jau īstenībā varbūt, kad vajag izgriezt arī pēdām vietas. Un tev nevajadzēs degvielu. Pasties kāds jauns gabaliņš. Pilnīgi, pasties, tā kā nulīt. Vai beņķis tur. Un aizmugurē, lai min. Saprot? Jā. Lai nav aizmugurē, lai mīnas skrien ar kājām, tu jau vari piebremzēt. Baigie joki iet vaļā. Baigie joki. Šitie taču kaut kādi viencentieki aizgāja tagad. Bet man ir kur mācīties tomēr. Nē, jā. Raids ir labs sekotājs. Raid, kad būs špatā. Rīt no rīt. Un tā ir pareiza attieksme, ne? Te nav ko žāvēties, tā kā... Tagad es tev dzīšu, jo tagad tev es varu atbraukt pārbaudīt. Jā. Tagad jau tev nav variantu. Jau vairs nav. Nebija jau visu laiku varianti, tikai viss tā smuki. Nē, tev vienkārši baigi noveicās, kad es nebraucu. Jā. Labi, ko mēs te vēl, kādas muļķības mēs te vēl varam sarunāt? Man liekas, ka tu kaut ko jau daudz maz saprati, ne? Šis ir ritīgs reklāmas rūlīts Raitim un Tehnikoloram, bet īstenībā gudrie jau sapratīs, kad visām cām reklāmām skatoties cauri kaut ko arī paņemt, vai ne? Tā kā nav jau tā, kad mums te skatās tikai kaut kādi, tie, kas tiek hype gaida, vai ne? Mums ir gudrās reklāmas, tā kā... Jā, vai ne, apvienojot patīkamu ar liederīgo. Es tieku pie visādām foršiem produktiem un tu tiec bišķiņ pie informācijas un tu zinās šito džeku, ka viņš arī kaut ko bišķiņ saprot, nevis tikai māk ieliet krāsu burciņā, ne? Jā, kaut kā tā. Vajag kaut kāds tos lielos deguns vajag un šitā ten kaut kā speciāli pie bārdziņa šodien bija, lai bišķi kontūri ievalk tā, lai tev var tuvāk pievilkt.
Kaut kā tā. Kā tā bez tā muļķībā? Nu, citā tāds stīvais reklāmas rullīts atkal ir. Un nākušais, kad es braukšu, es atradīšu tev to arku velkamo kopētāju. Arku velkamo kopētāju? Jā, man liekas, ka tev tāds nav, vai tu lielījies? Tu domā? Tev ir. Man ir. Jā. Es jau biju pie paša lielā priekšnieka pa lielam. Es pašā ražotnē šito dabūju, tā kā izmantoju šitā forša mantiņa. Mēs viņu esam paspējuši izmantot. Super. Tā kā ir šitās. Jā, es domāju, vai tev ir vai nav. Mums ir custom-made, bet katrā ziņā, zin kāds, man ir arku velkamais, jo es baigi piedavaros uz to, lai maksimāli precīzi, neskatoties to, ka visi tāds baigi custom-made, tad mums ir tik precīzs arku velkamais, lai abas puses ir identiski vienāds, jo tilcis laik bija virsū. Jā, šito izmanto vairāk, tādā momentā, ja tev ir kaut kas... Vajag pievilkt, bet tā kā no nullītes tais, tad mums ir šitāds lielais velkamais. Labi, ir skaidrs tas, ka man ir bišķi jāpastrādā, un tad jau iepazīstināšu tev ar atkal kaut kādiem jauniem materiāliem, un tas arī viss pa lielam. Davai, čau. Gaidi jau droši vien visticamāk nākošu epizodi. Jo ar šito mēs tikko beidzām, jo arī kompresors tev novēl. Kaut ko viņš tev novēl. Jā, kaut kā tā. Arī kompresoram iedosim 5 sekundžu ēterlaiku, viņam arī ir ko teikt. Nu, to arī pietiks, vai ne? Labi, pagaidām čau, un tad jau gaidi nākošo epizodu, vai ne? Es pacietīgs.